Labdien, tauta! Mani sauc Jārāns, tiem, kas nezina, tie, kas zina, prieks, kas esat atkal atnākuši. Šodien mēs parunāsim par vienu tēmu. Tarantino, tiem, kas nezina, ko jūs vispār darat savu dzīvi, jūs neskatījāties filmas, aiziet noskatīties filmas. Iznāca nesen Hateful Eight, labi filma, bija pats. Vai viņš ir fakes, kas kopē citu režisoru filmas? Vai viņš ir vienkārši izrāda respektu viņiem? Aiziet! Kādu dienu es, iegāju YouTube, kā es to katru dienu daru, un es tur meklēju video, skatījos. Un es uzgāju uz tādu kanālu filmu Theorists, un tur, respektīvi, viņi runā par filmām, visādas teorijas, gan par seriāliem jūsu mīļākajiem, kā Breaking Bad, Walking Dead, tur Simpsoni, un es uzgāju uz vienu foršu, video, tur bija, respektīvi, vai Tarantino kopē filmu, vai viņš vienkārši izrāda respektu. Es ielikšu linku apakšā. Pirms šitā video noskatieties to video, tad jūs sapratīsiet, par ko es runāju īsti. Jo es te nerunāšu baigos sīkumos, es vienkārši runāšu par savu viedokli, vai es uzskatu, viņš ir kopētājs vai viņš nav. Tarantino ļoti talantīgs režisors, un pirmā filma, ar ko viņš izcēlās un guva slavu Holivudā un pasaulē, ir Reservoir Dogs. Bija cits filmas iepriekš, bet tā bija tā pirmā. Tā filma ļoti labi stāsts ir par būtībā par gangsteriem, kuri aplaupa juvelieru veikalu, man liekas, un starp viņiem ir viens undercover policists, nopērciet DVD vai Blu-ray, vienalga. Nevajag lejuplādēt, bet, ja jūs gribat to darīt, būt tik bīstami, tad, jūs zināt noteikti, kur to atrast. Ir tāda vēl koriešu filma, kas iznāca pirms tās filmas, kur saucās City on Fire, un režisējs viņu ir pasīšu uz telefonā Ringo Lam. Es nesaprotu koriešu valodu, tiem, kas saprot, noslieties to filmu arī. Varbūt atrodiet ar tulkojumu, komentāros ierakstiet, kur viņi atrast. Tātad, tajā filmā Tarantino izmanto daudzus kadrus, kas ir ļoti līdzīgi, es varētu teikt pat praktiski identiski, kas ir tai filmai City on Fire, koriešu filmai. Man radās jautājums sev, vai Tarantino ir fakes un viņš kopē filmas? Es zinu, ka daudzi tagad rakstīs, viņš vienkārši izrāda cieņu, tu vispār neko neizproti no filmām. Pirmām kārtām, tas ir mans viedoklis, un, ja tev ir savs viedoklis, ieraksti komentārā, un lai tas ir normāls viedoklis, nevis tavs viedoklis sūkā, mans ir tāds, un Tarantino labākais. Tarantino, es īsti neesmu redzējis nevienu interviju, nevienu rakstu, kur viņš ir teicis, kad viņš ņēmis piemēru vai ņēmis smēlējis iedvesmu no šīs filmas, un tas man lika domāt, ka varbūt viņš to slēpj, jo viņš cerēja, ka īsti neviens to neuzzinās. Jo es nezinu, cik tā filma ir liela Korejā, bet, pieņemsim, ka viņa nav tik liela, cik Reservoir Dogs tas ir noteikti. Es domāju, popularitātes ziņā un cik nopelnīja Tarantino ar to filmu. Iedomāsimies, kā tas būtu, ja, piemēram, es būtu režisors un es uztaisītu filmu un pēc tam kāds viņu ieraudzītu un viņš izdomātu nokopēt, tas mēram iztītos šādi. Kā tev patika filma? Varbūt nepatika pat, es jau nezinu, bet tu mans tāds draugs, tūs, man pasaki savu viedokli, man interesētu. Filma, vecīt, man patika. Aktieri labi notēloju. Parādīšu noteikti saviem draugiem citiem. Māmai parādīšu. Es domāju, patiks. Jā, jau patīstu vispār kā man draugs. Paldies par viedokli vispār. Filma, normāli. Atsauksmes ir ok. Neko daudz neesmu nopelnījis, protams, ar to, bet, atsauksmes ir ok, un tas pats galvenais, protams, priecājos par to. Tu redzēji? Tarantino to jauno filmu? Baigi labā. Tu redzēji? Ko, Jā, Tarantino jaunu filmu iznāca. Es pat īsti nezināju. Davai, tu varbūt man parādīt. Protams, nostās. Tev neliekas, ka tā filma ir līdzīga manai filmai, ko es uzfilmēju? Nē, pēc, ko tu runā? Tarantino kopē no tevis? Tev tā neliekas? Man gan tā liekas. Nezinu. Nē, nevar būt. Tu gadījumā nekopēji no viņu, ko? Ļauj man saprast pareizi. Tarantino ir slavens režisors, un nav ne mazākās iespējas, kad viņš varētu nokopēt manu darbu. Te jau sanāk, ka es nokopēju viņu darbu, vai ne? Jo, kā man liekas, tās ainas ir praktiski identisks manai filmai. Varbūt. Es neticu. Bet, ja tu nokopēji no viņa, tad
tad dabūs pa mizdi, ja? Ko? Tad gribi pa mizdā? Bet, viņš ir slavenāks, tad, sanāk, ka 10 pirms viņu nokopēja. Ko tā filma iznāca vēlāk. Right. Iedomājieties, ja jūs būtu viņa vietā un jums tā notiktu, jūs nejustos bišķi kaut kā nodots, es domāju vairāk, kā saka, nepilnvērtīgs, ka tu esi dzimis citā vietā un tu taisi filmu savā dzimtajā valodā un tu ierauga kaut kāds slavenāks cilvēks varbūt, un kas ir dzimis pareizā vietā, kur ir vairāk naudas apgrozās un ir lielāka iespēja ar to nopelnīt, un viņš nolēma tev darbu paņemt, kaut kādus kadrus un vispār to pašu scenāriju. Un tad beigās, respektīvi, tas čalis ar tavu darbu saņem naudu sev, tev viņš vispār nekur nepiemin, ne titros, ne intervijās, ne rakstos. Respektīvi, beigās viņš vienkārši savāc naudu par tavu ideju, un tu paliec bešā. Un tas liekas diezgan stulbi, ne? Kā redz, esmu citā vietā, es nonācis pie K-bloga, laikam, wow, kaut kā nepierast. Bet kāds starpība, kamēr viņš nav, es ātri pateikšu. Es, piemēram, jūtos mazliet vīlies Tarantino uzzinot, kad viņš ir nokopējis, jo es uzskatu, ka viņš ir nokopējis. Tas ir mans viedoklis, un ja tev ir savs viedoklis, izsaka to komentāros man, es uzklausīšu. Es uzskatu, ka viņš ir kopējis, un es uzskatu, tas ir nepieņemami tādam cilvēkam ar tādu stāžu un tādu skaļu vārdu tā darīt. Tas bija video. Īsts video laikam sanāca, bet nekas. Tiem, kam patika, nospiediet laiku, nospiediet subscribe pogu, jeb abonēt. Tiksimies nākamreiz, kur varbūt parunāšu par kaut ko pozitīvāku, varbūt arī pagrūzīsimies, varbūt padusmosimies. Davai! Peace!